Vai spējat iedomāties apģērbu, kas palīdz cilvēka sirdsdarbībai, dod vēsumu karstā dienā un uzlādē mobīlo tālruni? Šķiet nav aiz kalniem brīdis, kad inteliģentais apģērbs ikvienam no mums kalpos kā palīgs un sabiedrotais. Rīgas Tehniskās universitātes zinātnieku grupa pēta iespējas ikdienas drēbes vai specapģērbu padarīt par klimata kontrolētāju un elektrības ražotāju. Garas darba stundas pētnieki velta, lai izstrādātu vesti ar klimata kontroles sistēmu. Mūsu sistēma varētu nodrošināt tātad pietiekoši patīkamu, ērtu, komfortablu iekšapģērba temperatūru, un mēs cenšamies to panākt, izmantojot tikai un vienīgi cietos materiālus. Šādas sistēmas pasaulē eksistē, teiksim, tā saucamā ķirurga veste, kas tiek savienota ar papildus dzesēšanas bloku ar divām lielām šļūtnēm, pa kuru tiek pumpēts gaiss. Mūsu gadījumā tātad nekādu kustībā esošu elementu nav, ir tikai cietie materiāli, kas, protams, atvieglo nēsātāja dzīvi. Ieguvēji no šādas sistēmas būs karavīri, glābēji, policisti un ik viens, kura ikdiena ir saistīta ar lielu fizisko slodzi un karstumu. Pašlaik notiek mikroklimata apģērbā iestrādātās mikroklimata sistēmas testēšana fiziskās slodzes apstākļos. Cilvēkam veicot fiziskos vingrinājumus, šajā gadījumā pietupjoties, cilvēka ķermeņa temperatūra strauji pieaug. Un, ja cilvēka apģērbs nav piemērots liekā siltuma novadīšanai, tad cilvēks var sajust diezgan lielu diskomfortu. Mūsu sistēmas darbība samazina temperatūra apģērba iekšienē un padara cilvēka fizisko slodzi par panesamu un par cilvēku sajūtu par komfortablām. Lai inteliģentais apģērbs ieraudzītu dienas gaismu, kopā strādā fiziķi, programmētāji un apģērbu dizaineri. Rīgas Tehniskajā universitātē savu maģistra darbu izstrādājusi tērpu dizainere Inese Parkova. Viņas kolekcijās līdz šim bija stilīgas lietas ar gaismas diodēm, bet nu Inese gājusi vēl tālāk, izgatavojusi viedo jaku. Šī viedā jaka ar iestrādātās elektronikas palīdzību reaģē uz bērna ķermeņa mikroklimatu, signalizējot par bērna ķermeņa temperatūru un relatīvo mitrumu. Citiem vārdiem, ja jūsu rakaris daudzoties būs pārkarsis un sasvīdis, jakas daļa, kas šūta no optisko šķiedru auduma, mirgos arvien ātrāk. Signālu saņems arī māmiņas somā iebūvētā elektronika. Viedā bērnu jaka šobrīd eksistē tikai vienā eksemplārā, un pirmā tās darbību varēja pārbaudīt divu enerģisku puišu, Daniela un Dēvida, māmiņa Anita. Viņi ir ļoti aktīvi un visu laiku runā un spēlējās, dažreiz arī kaujās. Priecīgi tādi, dzīvespriecīgi. Šobrīd ir tā, ka viņi, var pateikt, ka viņiem ir karsti, vai viņiem ir augšņi, uzreiz nāk un saka man. Bet, agrāk bija tā, protams, ka viņi nevar pateikt, kad bija pavisam mazi, viņi raudāja un nevācēja pateikt. Mirgojošā jaka kalpo arī bērna drošībai. Tumšā vakarā tā spīd pati, nevis tikai atstaro garām braucošu automašīnu gaismas. Vēlējams garš ceļš no jakas parauga jeb prototipa līdz brīdim, kad pirmā viedā jaka nonāks veikalu plauktos. Tālāk šis produkts ir jāpārbauda laboratorijā, vai viņš ir veselībai nav kaitīgs, lai atbilst visām prasībām, kāda būtu ražotājām nepieciešama. Bet pats galvenais ir jāatrod ieinteresēts ražotājs. Kamēr bērnu jaka gaida jaunām idejām atvērtu uzņēmēju, bet klimata kontroles vestēja priekšā aizraujošu izmēģinājumu sērija, pētnieku galvā dzimst jauna ideja – iemācīt apģērbam ražot elektrību, nepadarot to par spoļu un vadu muģekli. Daudzos gadījumos apģērbam tiek piešķirtas jaunas funkcijas, varbūt veselības aprūpes funkcijas, drošības funkcijas, cilvēka navigācijas sistēmas izmantošana. Un nepieciešams pievienot to visu kaut kādam enerģijas avotam. Viens no variantiem, kas varētu būt izmantojams, ir plakanu spoļu integrēšana apģērbā. Vienā apģērba elementā iestrādājot magnētu, otrajā apģērba elementā iestrādājot šādu spoli, kas pilnīgi netraucējas un nemainīs apģērba funkcijas. Mēs varam cilvēka ķermeņa kustības pārveidot elektrībā. Šāds enerģijas daudzums gan neliks iedegties spuldzītei, taču palīdzēs darboties kādai svarīgai ierīcei. Pieņemsim, navigācijas sistēma,
cilvēka ķermeņa parametru uzraudzība, atrašanās vietas noteikšana un tā tālāk. Lietas, kas vēl vakar likās zinātniskā fantastika, šodien ir pavisam reālas. Pasaulē pirmais dators svēra 27 tonnas un aizņēma veselu stāvu, bet mūsdienās cilvēkam pietiek ar miniatūru klēbju datoru. Līdzīga nākotne gaida elementus, ko iestrādā viedajā apģērbā. Kas zina, varbūt tieši Latvijas zinātniekiem izdosies šai jomā kļūt par modes noteicējiem. Neaizmirsīsim, ka fashion bizness, jeb modes bizness pasaulē ir jau sadalīts un tajā iespraukties nav tik viegli, bet tieši ar tādām jaunām, inovatīvām un ļoti interesantām idejām to var izdarīt. Mūsu pētījuma mērķis padarīt cilvēka apģērbu no vienkārša auduma gabala par sistēmu, kas līdzdarbojās cilvēkam, kas atvieglo cilvēka dzīvi, uzrauga cilvēka veselību, kas uzkrāja lieko cilvēka saražoto enerģiju, tādējādi atvieglo cilvēkam dzīvi un padara to par skaistāku un drošāku.